pirmā reize 4 stundu sacensībās, pirmā reize te Pērnavas trasē, pirmā reize bija tajā jaunajā automašīnā, tā kā pagaidām var teikt, viss ir jauns. Manuprāt, tā galvenā lieta jau, kas ir, tā ir tā stabilitāte. Un, jā, pagaidām Valds brauc ātrāk, un viņš arī nobrauca kvalifikācijas braucienu. Labāk būtu bijusi 7. vieta, bet nekas 8. vieta kvalifikācijā uz kopējo fonu arī ok ir. Saistībā ar to, ka tā ir pirmā gonka. Uz nākamo gonku noteikti būsim spēcīgāki un ātrāki. Я думаю, даже ожидали, потому что машина позволяет ехать так быстро, и это было заметно еще по практике официальной, что какие у кого времена. И, в принципе, рады, конечно, что полпозиция, но довольно ожидаемо было. Man gāja labi treniņos. Tā Pērnavas trasa viņa man tāda konspiratīva, varētu teikt, diezgan. Ja nekad nav kaut kā tā līdz galam sanāca tieši tā, kā gribās. Pieredze rāda to, ka tie treniņi un tie labākie laiki nekad neparāda to sacensību iznākumu. Šis ir pirmās sacensības, pirmā šosejas pieredze un tomēr diezgan liels izaicinājums. Sākumā varbūt ir ļoti liels asums un tāds azartiņš, un pēc tam viņš noplūk, tad mani laikam ir tieši otrādāk. Ar katru nobraukto apli, ar katru nobraukto reizi es jūtos arvien drošāk, arvien smaidīgāk, priecīgāk un ir arvien labāk. Šiaip iš tikrųjų kvalifikacija esu labai nepatenkinta, nes apsisukau, todėl praradau labai daug laiko ir negalėjau, tiesiog neturėjau laiko įvažiuoti geresnį laiką. Iš vienos pusės pažiūrėjus, 3. vieta nėra blogai, bet pirma yra pirma. Aš nežinau, reikia, manau, tiesiog nusiraminsiu ir stengsiuos padaryti geriausia, ką galiu. Yesterday we had the engine failure. It's a new car for us, so we just made only a few tests with it before coming here. And yesterday the engine went off, so now we have a new engine inside the car and we'll try to push. So we had a lot of challenges during this weekend from Friday. So I hope it will be enough at the moment. All the team is very happy about the qualification and we're preparing for the race. It's very easy to cope with this car. It's a very fast car, very light one, and very good at the turns. And really, really fun car. I like it very much. Pole position, yeah. First place, of course, we want to achieve that, but in race everything happens, so you cannot guarantee that. So. It was not so easy because it was quite early in the morning. Asphalt was very cold and the car was so different from yesterday, but I'm quite happy that I can do it that time.
прошлом году ни одной гонки не выиграли так. Новый сезон, первая гонка, выиграли так. Все нормально? Нет, не сложно это. Все так, как по плану, да. Да. Только один такой, там чуть-чуть масла, но было на моторе, но там стоянка только была 1 минута, так это все хорошо. Šoreiz bija varbūt ne tā jaudīgākā mašīna, bet pareizā komandas stratēģija, maiņas laikā un viss kopā, kā rezultātā esam tur, kur mēs esam. Tas galvenais uzstādījums jau pirms mēs atbraucām uz šejieni bija finišēt to sacensību. Pirmajā reizē pat bija grūtāk nekā otrajā stundā, un es tagad varētu teikt, ka trešo es jau varētu braukt brīvi un vispār bez saspringuma. Trasa ļoti forša, ir ļoti daudz tādas viltīgas vietas un gan ātras, gan lēnas, tā kā tiešām bija prieks braukt. Beigās arī tos aprilaikus sanāca noķert valtu un braukt vienādos. Mēs tos aprilaikus izveidojām ļoti stabilus un beigās tas arī izdevās. Izveidojām tās maiņas, degvielas liešanas, visas pareizi un komandai jau tā pieredze ir bijusi iepriekš, tā kā paldies viņiem un darījām, ko varējām. Engine problems, so it just stopped working, I guess I said. The valve cut the head off itself, so yeah, engine failure, so we're stopping the race for us. 2 braucieni, 2 uzvaras. Faktiski paņēmām visu, ko varējām no šī weekenda paņemt. Treniņos ātrākie, visur ātrākie, abas uzvaras, viss kārtībā, var braukt mājās. Today was quite okay and nice weather and the car working nice, and second race was a little bit harder because there was oil on the track and I turning a little bit outside on but still winning, quite happy. Rezultāti varbūt varēja būt vēl labāk, ja būtu patrenējusies un kaut kā veiksmīgāk paņēmusi starts, jo abas 2 reizes pamatīgi sakļūdījos šajā momentā. Pirmajā reizē es gaidīju, kad iedegsies zaļā gaisma, lai būtu starts, līdz ar to ļoti nogulēju startu, un otrajā reizē biju laikam pārāk sasrasojusies par to, ka ir jāveic ļoti labs starts, tādēļ paņēmu falšu startu, iegūtu 20 sekundžu sodu. Rezultāts pilnīgi noteikti ir labs dēļ treniņiem, jo mēs trenējāmies vairākas dienas pirms sacensībām, jo kā nekā pirms tam man nebija īsti nekādas šosejas pieredzes un nācās ieguldīt diezgan lielu darbu, lai būtu arī rezultāts. Un, protams, veiksmīte un tā tas kopā salikās.